kā teikt, man nebūs zinātnisku atsauču, bet vairāk tas ir arī tāds, tā kā nākamgad mūsu Ainava arhitektu darbnīca atzīmēs 20 gadus. Šis tas pa 20 gadiem ir sakrājies un laikam tāds īsts kopsavilkums, bet nereti arī saprotot, ka mums ir jāatgriežas pie tām savām saknēm, pie tā savu sākuma, un ik pa mirklim jāatgādina pašiem sev tie pamati. Un jāsaka, ka arī tad, kad es liku šo prezentāciju, sapratu, ka man šis tas pašais sev ir jāatgādina īstenībā no tās bāzes un no tā sākuma. Un tas pirmais, par ko, kā teikt, dzīvojot pilsētā, bet visu laiku domājot, kāpēc man tik ļoti velk uz laukiem, es esmu aizdomājusies par to, kas tad vispār ir, kā tā pilsētas dzīve mūs ir ļoti ievilkusi un cik ļoti grūti arī man pašai pateikt, pieņemt šo lēmumu, ka es tagad varētu pārvākties dzīvot uz laukiem. Un dzīvot varbūt sākumā, varbūt 50% laukos, varbūt mazāk vai vairāk, bet tas, ko saka Anno, ka līdz 50. gadam, un nu jau pat pēdējos datos ir vairāk, ka iespējams, ka pat vēl vairāk procenti mēs dzīvosim pilsētās. Un tad kāda būtu tā dzīve pilsētā? Šeit mēs esam it kā pilsētā un botāniskā dārzā, bet tā ir tāda viena tāda absolūta oāze. Bet, ja mēs paskatāmies uz daudzām pilsētām un arī, ja mēs aizbraucam uz Rīgu, es atceros pirms daudziem gadiem, man meita, tad, kad vēl cēla tos Z-torņus, viņas no skolas ved ekskursijā, un viņi skatījās uz vienu un uz otru pusi, viņi teica, mam, tā Pārdaugava taču ir tāds mešs. Un tas varētu būt tas ideālais stāvoklis, ka mēs patiešām redzam, ka tā pilsēta ir zaļa. Diemžēl tā situācija ir citādāk, tā, ka mēs nolaižamies uz leju. Un tad es domāju, cik tad vispār ilgi mēs kā cilvēks, kā formācija dzīvojam tajos tādā lietā kā pilsēta. Un tie izrādās pavisam nedaudz, 10 līdz 12 tūkstošu gadu. Bet savukārt mēs kā prasmīgais, kā homo habilis, tātad tas, kurš jau māk kaut ko darīt ar rokām un darboties, esam 2 līdz 3 miljonu gadu. Nu, vispār, kas to var saskaitīt? Nu, normāli cilvēks, manuprāt, to nevar saskaitīt, vai ne? Bet tad jau savukārt homo sapiens 300–200 tūkstošu gadu. Un tas nozīmē, tad, no kurienes mūs tās saknes, tad vai mēs vispār mākam dzīvot pilsētā, vai tas, ka mēs dzīvojam pilsētā, mēs patiesībā esam tādos bērnu autiņos un tikai mācamies. Un tas liek aizdomāties diezgan daudz par to, ka viss, ko mēs darām, patiesībā ir liela mācību stunda. Un tā ir arī tādas iecietības un sapratnes stunda. Arī strādājot ļoti daudz ikdienas darbos ar iedzīvotājiem, saprast, ka gan profesionāļi mācās, gan arī iedzīvotāji mācās, ka mēs visi viens vienkārši mācamies. Bet šīs bildes nav ne no 20 000 gadu atpakaļ, ne 100 000 gadu atpakaļ. Bet tās bildes ir no šodienas, un ir ciltis, kas vēl dzīvo ļoti ciešā saiknē ar dabu, un viņas pakļaujās šiem dabas ikdienas ritmiem. Un savukārt pilsētas dzīve mums diezgan daudz to ir izjaukus, bet savukārt esot Latvijā dzīvojot, manuprāt, pilnīgi unikālā klimatiskā joslā, mums ir tā iespēja izbaudīt visus gada laikus, un saprast, kā dzīvot pilsētā arī šodien saskaņā ar dabu. Un te ir viena tāda schēma, kur es izmantoju arī tad, kad es stāstu par ārstniecības un dziedniecības dārziem, bet tā nebūs šīs dienas tēma par vēsturi, tad kur un kā mēs īstenībā ejam pa ciklu uz riņķi, par to, kā tad mums sadzīvot ar dabu, kā atrast mierinājumu, kā atrast dziedinājumu. Un izrādās, mēs reiz pa reizei tā kā aizejam, mēs aizmirstam to un atkal atgriežamies. Aizejam, un kas mūs atgriež tajā vietā, tās, diemžēl, ir daudz dažādas krīzes un pārsvarā tie kari. Un kari un epidēmijas, kuras, protams, epidēmijas, kas arī seko kariem. Ja? Bet, un tad tas pēdējais ir, ka mēs saprotam, ka mums ir vajadzīga tā dziedināšana, protams, ir arī karš Ukrainā ir bijis. Es te atcerējos, ka es paņēmu vienu grāmatu līdzi, palaidīšu jums arī riņķī. Teiksim, vienu grāmatu varat paskatīties, vienkārši pēc tam paņemšu atpakaļ. Nu, tad ir tas jautājums, kā tad mums dzīvot, ja mēs visu laiku atgriežamies tajā cikliskumā, kā tad mums dzīvot tajā pilsētā. Un tad ir jautājums, vai tad augi mums var palīdzēt. Un te pavisam vienkārši, nu mēs taču katrs, varētu teikt, Latvijā dzīvojošais,
zina, vismaz manas paaudzes, un es zinu, ka vecākas paaudzes, un man meita arī zina, ka tajā brīdī, kad, ja ir klepus, tad mums ir jādzer mārsilu tēja, ja temperatūra, tad mums ir liepziedu tēja, un katrai no tām kaitēm mēs varam atrast kaut kādu no tām tējiņām, vai ne? Tad, principā, jāsaka, ka tā saikne mums ar tām dabas zināšanām nekur nav pazudusi. Citiem tējas tās ir melnā zaļā, latvietim pārsvarā tās būs dažādas zālīšu tējas. No rīta pamosties mums palīdzēs ugunspuķi un tam līdzīgi. Bet tad es gribu uzdot jums arī jautājumu, vai augi mums var palīdzēt fiziskai veselībai pilsētā. Kā jūsuprāt, kas ir tas, kā mums augi var palīdzēt? Atbildes visas dara. Jā, vēl kādas. Sekot dabas procesiem, vai ne? Cikliskumam, vai ne? Tam dzīves ritmam. Kas vēl? Kā lūdzu? Barību un mājvieta ir ļoti daudzām citām sugām, vai ne? Lai bišķiņi tad atvieglotu, tad tas, ko es vēl gribu teikt, ka, protams, tā ir bioloģiskā daudzveidība un lietusūdens apsaimniekošana mums palīdz, tas būtu tādi tehniskie risinājumi, kas arī palīdz to pārējo. Samazina putekļu piesārņojumu. Kāpēc mums ir svarīgi samazināt putekļu piesārņojumu un, piemēram, tur var palīdzēt krūmi? Kas ir tajā līmenī, kur aug krūmi? Kas visvairāk uzturās? Man šķiet, ka te ir viens tas izmērs arī mums ir auditorijā. Ja? Tas mazais izmērs, viņš ir tajā, un iedomājamies īpaši, ka vēsturiskā centrā pa brūģi, ka brauc, ka paceļ visu to putekļu masu, tad tas ir tas, kas ienāk mūsu elpvados. Pareizāk sakot, ne mūsu pirmais, bet pirmais visa mazo zaķīšu un bērniņu ratiņos un tam līdzīgi. Tas ir tātad putekļu piesārņojums. Trokšņu piesārņojums, protams, CO2 līmenis, mikroklimatu jau mēs minējām, tātad atvieglot elpošanu arī. Un tas, ko es vēl gribu noteikti uzsvērt par to, ko man pavisam nesen nācās darboties vienu nedēļu ļoti intensīvi ar neredzīgiem cilvēkiem un vājredzīgiem cilvēkiem, un mēs meklējām dažādas risinājumus. Un tā viena ļoti, ļoti vienkārša atbilde, kāpēc mums vajag pilsētā arī krūmus, bija tas, ka viņi saka, ka man ir daudz vieglāk orientēties, ja es zinu, ka tur ir krūmi, ka nav vajadzīgas vienmēr vadulas un taktīlās vadulas, kas mums būtu segumos, bet pat krūmi, kad es varu pieskarties krūmiem un es jūtu, un es zinu, uz kuras ielas es esmu, un es zinu, kā man aiziet tālāk. Un tas ir, manuprāt, ļoti, ļoti vienkāršs, bet viņš ir vēl vienas sabiedrības daļas iekļaujošs risinājums, kāpēc mums kāpēc mums vajag augus un kā viņi var mums palīdzēt. Un tad pavisam, protams, klasiska, un es mēģināšu iziet tādai veikli cauri, mēs runājam par maņu atmodināšanu. Un, protams, ne tikai klasiski to, ka mēs varam saredzēt augus, sasmaržot augus, sataustīt augus, izgaršot augus caur tām pašām tējām, bet mēs varam arī sadzirdēt augus. Šodien ir vējš, kas, manuprāt, mums gan to ļoti skaisti nodemonstrē, bet jau ir arī jaunākās tehnoloģijas, kuras saka, ka parāda, kā augos notiek dzīvības process, ka mēs varam sadzirdēt, kā viņš aug, kā viņš uztver to pasauli. Bet tas, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, un mēs parasti klasiski runājam par 5 maņām, bet šeit es pieminēju redziet, augšā vēl viena, ir atmiņa. Augi ir viena no tām lietām, un maņas ir tās, kas mums palīdz, un tās tiek pieskaitīti pie jaunām maņām, tā ir atmiņa. Jo tad, kad mēs nonākam kādā vidē, un ir kaut kādas asociācijas, kas mums palīdz atkal vai nu piedzīvot pozitīvākas vai negatīvākas sajūtas. Un, protams, mēs runājam šodien jau arī par gandrīz jau dažādām 100, bet tas, par ko es vairāk arī esmu domājis, tas ir gan par līdzsvaru, gan arī par to, kā mūsu telpas uztvere, kā mēs uztveram savu ķermeņa telpā, vai tās mēs arī nevaram pieskaitīt pie maņām. Un klasiski mēs vienkārši maņas uztveram kā maņu, bet iedomājamies, vai augi var mums palīdzēt caur maņām sajust telpu, veidot telpas sajūtu, dārzu kā telpu caur maņām. Un tad, protams, ka tas, kas būs tuvāk un vidējā plānā vai tālākā plānā, bet arī par to, ka tās spilgtās krāsas, kad kaut kas nogatavojās, mums atkal palīdz izcelties kaut kam
uz tumšāka fona. Un te, piemēram, ar tie paši cilvēki ar redzes traucējumiem, viņiem šīs krošās krāsas atkal var palīdzēt. Mēs nonāksim arī pie garšas maņām, bet arī saskatīt un sajust un piedzīvot principā citādāk. Un savukārt mēs ieraudzīsim tālumā, un mums tā tālumā tas krošais krāsas punkts arī var aicināt doties tālāk dārzā. Smarža. Smarža viennozīmīgi kā svarīgs telpas orientieris. Un smarža, ja mēs runājam atkal par atmiņām, tad smarža viennozīmīgi var būt ļoti asociatīva. Un viņa var gan sākt asociēties tur, gan, piemēram, vai tas būtu pavasaris, vai kāda ziemas smarža, vai tas ir rudens ābols, vai tas ir sapūs ābols. Un atkal, vienam, vai tā būtu, piemēram, Itālijas dienvidi, citam bukses smirdēs, citam tie būs Itālijas dienvidi, bet un līdz ar to, ja viņi ir arī asociatīvi, viņi arī automātiski kļūst emocionāli, un kas vienam smird, tas otram smaržo. Un tāpēc tā ir ļoti individuāla, bet smarža var būtiski arī mainīt to mūsu noskaņojumu, var raisīt miegainību, var stimulēt vai uzmundrināt prātu, un, protams, ir arī tādas smaržas, kas izraisīs apetīti, vai ne? Piemēram, raudene uz picas, vai ne? Mēs uzreiz sajūtam raudeni un varbūt iedomājamies tādu klasiku. Un šodien es domāju, ka mums arī ļoti vējš ir, kā teikt, tāds palīgs atnācis palīgā, un vējš ir atkal ļoti, teiksim, telpu. Mēs dzirdam, kaut kas tur būkšķ kaut kur tālumā, vai, piemēram, šeit ir aizvējš, un savukārt tālumā vējš pūš vai jūras skaņas un tam līdzīgi. Atkal viņa var būt kā telpas orientieris. Un taktīlās sajūtas, kuras jau es iepriekš arī pieminēju, par to, ka mēs varam pieskarties krūmiem, un krūmi var būt mums kā vadula, kā vadlīnija, kur doties tālāk un sajust atkal telpu. Un tad, piemēram, tas, par ko es domāju, kā varētu mēs radīt, piemēram, pilsētu, kur es, piemēram, ejot uz darbu, es zinu, ka man labajā vai kreisajā pusē būs, piemēram, asāki augi, un tad savukārt nākot atpakaļ, es zinu, ka es varbūt varu pieskarties kaut kādiem pavisam maigiem un pūkainiem augiem, un nākot mājās no darba, es pats pieskaroties tiem pūkainiem augiem, kļūst maigi un pūkaini, tā naivi iedomājieties. Ja? Bet principā, jā, cik augi paši var būt, cik augi paši dažādi mums stāsta. Un te jūs varat atkal paskatīties uz saviem augiem, kas ir tas stāsts, ko šis augs šobrīd jums stāsta par to, kādas sajūtas viņš jums raisa. Bet pie tā mēs arī vēl tālāk nonāksim. Un, protams, redze, bet vai redze var būt arī un tauste un oža var arī būt kā garša. Un, ja mēs ieraugam, protams, tās ogas, tad mēs iedomājamies, ka mēs esam mežā un lasam tās sēnes, un tur vairāk, un tad mēs to redzi un sākam viņus ēst. Un, principā, mums pazūd laika sajūta, un mēs var teikt, ka ir ļoti viegli apmaldīties. Es esmu vienreiz pats savā mežā tā arī aizgājusi un sapratusi, ka ir gan es vienkārši vairs neko neredzu, un tad mēģināt atpakaļ pēc saules atnākt. Bet, jā, kā arī garša var radīt un veidot šo telpas sajūtu. Un, ja reiz mums ir telpa, tad telpa, kā jūs nojaušat, ir diezgan emocionāla viņa var būt, un viņa var būt arī gan racionāla. Tātad emocionāli ir tas, ka citam, ja mēs paskatāmies te pa logu, ir šīs siltumnīcas sienas, un cits ieraugot šo sienu sajutīsies, ka viņš ir drošībā, ka viņš ir pasargāts, ka viņam ir viņa drošā telpa, jo viņam nav liekas plašas perspektīvas. Un cits savukārt liksies, ka viņam tā siena nāk virsū, un viņam vajag to plašo perspektīvu, ko redzēt pa logu. Bet tas, kas mums ir būtiski, ka ar smaržām, ar maņām, mēs varam radīt principā dārzu kā telpu, vietu, kurā nav baiļu. Un kāpēc mums ir svarīgi radīt vietu, kurā nav baiļu? Un te es atsaucos uz Hugh Stuart Smiths to grāmatiņu, kas kaut kur tur tagad klīst riņķī, Rūpīgi kopts prāts, kur Hugh stāsts, jo ir pati psihoterapeita un psihiatre, un viņas vīrs savukārt ir ainava arhitekts, un ikdienā viņa strādā ar pacientiem, ļoti dažādiem pacientiem. Un grāmatā viņa apraksta dažādas situācijas, arī tādas situācijas, kur
kā dārzu, kā auga augšanu uztver, piemēram, kara veterāns vai šizofrēnijas pacients. Ja kara veterāns skatās uz koku, un to viņš redz, ka tas ir tas spēks, kā koks ir audzis un izgājis cauri visiem dažādiem procesiem, un viņš viņā redz to spēku un dzīves sparu, neskatoties uz visu, kas ir gājis pāri. Tad savukārt šizofrēnijas pacients, skatoties uz to, viņš redz maigumu, un viņš redz to sabiedroto un to biedriskumu, ko viņš nevar arī saskatīt cilvēkos, ko viņam ir grūti, ko viņam ir jāmācās saskatīt cilvēkos. Bet tā pāri visam tas ir maigums un jūtīgums, un tas trauslums, ar kādu koks vai sēkliņa aug cauri zemē. Un tas ir atkal stāsts par to, ka mums ir jārada vieta, kurā nav baiļu. Un ja mēs radam un strādājam ar to, un to mums var palīdzēt lielā mērā augi, tad mēs, kā teikt, ja mums nav to baiļu, tad mēs varam sākt mācīties viens no otra, mēs sākt viens otru respektēt, sadzirdēt, sajust, saredzēt, mēs mācāmies viens otram piedot un viens otru pieņemt. Un tad, kad mēs iemācāmies šīs lietas, principā tas, par ko mēs kļūstam par mīlošākiem cilvēkiem, un tas ir tas, kas mums visiem ļoti, ļoti pietrūkst. Māka sarunāties un cieņpilni sarunāties vienam ar otru, neatkarīgi no kādām situācijām. Un tad, kad mēs to iemācāmies, tas ir tas mirklis, kad mēs spējam, principā, atvērt gan savu fizisko, gan mentālo telpu arī citiem. Un šeit ir divi piemēri no darbiem, ar ko esam strādājuši. Pirmais ir kreisā pusē ir pavāra māja Ēriks. Un Ēriks, manuprāt, ir viens no tiem cilvēkiem, ko es patiešām, ja nav gadījies būt, es iesaku aizbrauciet uz Līgatni, jo Ēriks sāka, pirms viņam vispār radās doma, ka tur būs restorāns, viņš nojaut, viņš zināja, ka viņš grib tur restorānu, bet viņš nezināja, kad viņam būs līdzekļi, lai izveidot to restorānu. Un mēs satikāmies ar viņu un sākām vienkārši runāt par dārzu, ka tas būtu dārzs un ka tam būtu jābūt dārzam, kurā var nākt pilnīgi visi. Pat ja restorāns vēl nedarbojas vai ja restorāns darbojas un ir slēgts, tad tā ir vieta un telpa, kur var atnākt jebkurš, uzcept ugunskurā savu desu, uzcept savu šlašliku un dzīvot un sajusties un būt tajā pašā dārzā un būt daļai no dārza un daļai no kopienas. Un tas, ko Ēriks dara, viņš patiešām nojauc sienas, un šobrīd ir arī viņš nojauc sienas jau sadarbībā ar blakus papīra fabriku, un tādējādi viņš solīt pa solītim nojauc tās baiļu un neiecietības sienas, un kā mēs zinām, kas ir ēdiens, ēdiens vienmēr ir ceļš uz mīlestību, vai ne? Un Ērika mīlestība uz dabu un putniem ir tā, kas arī ir palīdzējusi, un tas bija tas viņa stāsts, ko mēs centāmies realizēt tajā dārzā. Un Sporta pils dārzi arī ar šo brīnišķīgu Amandas Ziemeles mākslas darbu ir piemērs par to, kā teikt, projekts principā ir beidzies, tagad tur ir daļa slēgta, bet tad, kad sākās projekts, bija uz 3 gadiem un bija jautājums, vai dārzus atvērt publikai cilvēkiem vai nē. Un ticiet, man lielākā daļa teica, ka nē, mēs neesam gatavi, bet mēs teicām, ka tā ir fantastiska vieta pilsētas centrā un ir jābūt cilvēkiem iespējai atnākt. Un tad solīt pa solītim tika meklēti savstarpēji kompromisi, kā mēs varētu atvērt šo vietu un šo telpu cilvēkiem arī, kas vienkārši vēlētos beidzot arī ieraudzīt kādu vēl vienu parku pilsētas centrā. Un tādējādi no ceturtdienas līdz svētdienai 3 gadu laikā šie dārzi bija pieejami, bija apakšā mākslas projekts arī kafejnīca, bija Amandas Ziemeles mākslas darbs, reizi gadā bija kāds koncerts un tam līdzīgi. Un ticiet man, beigās izrādās, ka lielākie zemeņu un tomātu zagļi ir vārnas un žurkas vietējās pilsētas, nevis tie cilvēki, kas nāk un tie bērni, kas tur skraida. Ja, tā kā tas ir arī par to mācīšanos savstarpēji pieņemt un respektēt. Un tas ir atkal tas, ko palīdzēja principā augi un darbošanās ar augiem. Un ja mēs ejam dārzā, tad, un mēs runājam par šo maņu integrāciju, tad tas, ko mēs varam piedzīvot, ir šie 4 soļi, jo mēs ieejot dārzā, mēs esam gatavi kaut kādam ceļojumam, piedzīvojumam, pārdzīvojumam, bet mēs ienākam ar to visu bagāžu, kas mums, piemēram, visu dienu ir bijusi.
tur stress, tur skrējām, kaut ko nokavējām, kāds mums varbūt uzbļāva, kāds tur nepārgāja tā pāri, kāds tur ietriecās un tam līdzīgi. Bet tad mums ir jāsaprot, ka mēs jau negribam tādi atgriezties. Un es daudz domāju, ka arī ielas telpai būtu jābūt tādai, kurā mēs varam piedzīvot šos 4 soļus, šo ceļojumu, sajūtu atmodināšanu, un kas mums var palīdzēt sajūtas atmodināt, tie, protams, ir augi. Un atkal tie paši krūmi, puķes un koki, kas būtu ielas telpā. Un tad, kad mūsos palēnām sāk caur šīm maņām atmosties, mēs atveramies pasaulē, nevis noslēdzamies, jo tad, kad mūsos ir tās, kā teikt, mūsos ir negācija, mēs negribam pieņemt neko pasaulē, mūsos nāk vēl viena pretreakcija. Un tad, ja mūsos palēnām mums ir iespēja apsēsties pilsētā starp augiem uz soliņa un palēnām atmodināt sevī šīs sajūtas, šīs maņu sajūtas, mēs varam nonākt tajā stadijā, ko sauc par paškoncentrēšanos. Un mēs saprotam, ka mēs esam tajā savienojumā ar zemi, ka mums ir pamats zem kājām, un patiesībā tā pasaule nav nemaz tik ļauna. Un ka ir tā iespēja atkal atgriezties tajā ikdienā un skatīties uz pasauli no citas perspektīvas. Un ja reiz mēs nonākam tajā savā paškoncentrēšanās stadijā, tas nozīmē, ka mēs varam doties jau tālāk un mūsos ienāk šis mentālais izlīdzinājums. Bet te atkal ir svarīgi tas, par ko es minēju, kā tad mums ir ne tikai, mums ir dažādu telpu daudzveidība nepieciešama, kurā mēs raisinam šīs maņas, bet arī atmiņa, cik ļoti mēs strādājam ar augiem, kurus mēs īstenībā viegli atpazīstam, kur mums ir viegli uztverami. Un tad, ko mēs vēl varam mācīties no augiem mentālai veselībai? Un tas ir citāts no ģimenes ārsta Silvas Aizsniega, augi ir mūsu draugi. Viņa arī to grāmatā teica, un man šķiet, tas ir brīnišķīgs citāts, jo augi, draugi, dakteris, augs, un tā vārdu spēle, manuprāt, ir absolūti brīnišķīga. Un tad kāds ir augs? Kā jums šķiet, ko es vēlējos ar šo pateikt? Kas tas varētu būt? Maza sēkliņa, vai ne? Un kur viņi atrodas? Zem zemes. Un kas ir zem zemes? Tumšs, tieši tā. Kāds tad ir augs? Principā viņš ir ar tām saknēm zemē, tātad viņš ir ļoti, ļoti sazemējies. Bet viņš ir ar savu stāvu debesīs, tad viņš ir arī sadebešojies. Viņš visu laiku atcerās par to, ka viņam ir stabilas saknes, ka viņš ir zemē un viņš ir savukārt gaismā. Un lai tā gaisma varētu augt, ir vajadzīga tā zeme. Un kas tā zemē ir? Tie sūdi, tas komposts, vai ne? Un kas tad mūs īstenībā baro? Mūs baro tas komposts, ja, tie sūdiņi. Un tad, attiecīgi, tas ir tieši tas, ka viņš nāk no tās tumsas. Viņš ir barojies ar tiem sūdiņiem, bet īstenībā viņš tiecās uz gaismu. Viņš saņem gaismu, viņš uzņem gaismu un atkal atdod to savām saknēm. Un tas ir tas dzīves cikls, cikliskums un dzīves un nāves jautājums, par ko arī šajā izstādē ir arī stāsts par to, ka principā absolūts cikliskums. Un tieši tāpatās kā augs gada laikos aiziet čučēt, tā arī mēs aizējam čučēt, arī mūsos notiek sliktais, bet vienmēr tās lietas, tā teikt, mijās un ir mijiedarbībā. Un par to runā arī grāmatās Jū, un viņa citē Jungu. Un Jungs savukārt arī saka par to, ka stāsta un saka, ka mēs nereti ir tāda vēlme un teikt, es tošos pazaudēšos tagad dabā. Vai ne? Un arī es zinu, ka mēs paši sev varam pieķert, es aiziešu pazaudēšos dabā, jo tad man būs mierīgāk. Bet patiesībā tā pazaudēšanās dabā ir lielā mērā tas, ka līdzīgi viņš saka, ka tā ir tā kā narkotikai līdzīga bēgšana. Bet tas, ko mums vajag doties dabā, nevis pazaudēties, bet iesakņoties dabā. Ka mums vajag arī tad, ja mēs dodamies dabā, ka mums vajag sajust to zemi ar savām rokām un kaut reizi iestādīt un pārstādīt kādu augu, pat ja nekad vai aizbraukt līdz jūrmalai, ielikt rokas smiltīs un sajust to zemi un sajust to zemes spēku. Un tad tās ir tās dzīvinošās īpašības sajust ar to vietu, kur patiesībā mēs esam iesakņojušies un iezemējušies. Un tādējādi mēs varam, teiksim, sazemēties un iegūt to spēku, lai atkal augtu. Ko vēl mēs varam, un augi ir kā informācijas nesēji.
arī atkal, ja mēs paskatāmies uz dažādiem augu nosaukumiem, piemēram, vībotni, ko mēs visi daudz uztveram par nezāli, viņas vārds ir Artemēzija vulgāris, un Artemēzija nāk no Artemīdas, bet Artemīda mums ir medības, savvaļas dzīvnieku, dabas, veģetācijas, dzemdību, bērnu aprūpes un šķīstības dieviete. Viņa ir arī mēnesis personifikācija, vai ne? Ļoti dziļš. Savukārt Pelašs, Achilleimilefolium, un te ir tas, kad izrādās jau patiešām botāniķi vairs nestrīdās jau tie pētījumi, kas tad Iliādā, Homēra Iliādā bijis, un izrādās patiešām Ahilejs savu karavīru brūces ir apstrādājis ar pelašķu ziedi. Un Rases krēsliņš savukārt Alhemilla stāsta par alķīmiju. Un tad iedomājamies tas, kā, principā ir viena tāda apaļa lapiņa, kurā katru rītu viena liela rases lāse, kurā mēs varam lūkoties un kurā ieplūst saule un kur savukārt ar savu pabaro un atkal nonāk tajā augā. Principā kāda alķīmija. Un tad ir jautājums, un te es tagad jums jau aicināšu arī paskatīties pašiem uz saviem augiem un iziesim cauri vienkārši, kā teikt, noslēdzot, iziesim cauri 4 stihijām. Un stihija zeme, tas ir par sazemēšanos, par manu augumu, par manu templi, par iesakņošanos, par to, ka mums ir vajadzīga tā stabilitāte un tāds sazemējums. Tad paskatāmies, kuram, piemēram, šo augu pazīmes būs tādas klasiski lēni augoši, tāpēc, piemēram, ozols, kurš ļoti lēni aug, ja? Zema auguma, ceļteka, arī ceļtekas vārds pats par sevi, ceļš un tek, un tātad, kas ir tas ceļš, kas man ejams, ja? Ar dziļām saknēm, tātad ļoti, ļoti iesakņoti augi, tumši neievērojami ziedi, sīki zaļgani ziediņi, robusts augums, un garšas varētu būt salda sāļa vai bez garšas. Tur ar tām garšām tā vienmēr katram jau atkal savas specifikas, vai ne? Bet tās būs tādas, jā, varbūt zemes un koksnes vairāk un sveču garšas. Varbūt jūs kaut ko tajos savos augos arī atpazīstat no šīm sajūtām, bet tad iespējams, ka tas, ko jūs intuitīvi paņēmāt, ir tas, kas vai nu jūs šobrīd ļoti raksturo, vai varbūt tas, pēc kā jūs ļoti ilgojaties. Ja mēs būtu, teiksim, kaut kur vairāk dabā pavasarī, piemēram, vasarā pļavā, tad es teiktu, aizejiet kādā vietā, un to jūs varat mēģināt paši sev. Aizejiet kādā vietā, kas jūs uzrunā, apstājieties tajā vietā, un tad noplūciet no tās vietas 3 augus, kas jums ir tajā tuvākajos 2 kvadrātmetros apkārt. Un tad paskatieties, kas ir tas, kas jums šobrīd ir tik ļoti vajadzīgs. Piemēram, es skatos uz to smilgu, un vai ne kas pa gaisu, kas pa brīvību, pie tā mēs tūlītās arī nonāksim. Tad stihija ūdens, tas ir pārstrādāšana, tas ir par to, kā mēs pārstrādājam to savu iegūto informāciju. Mēs kaut ko esam uzkrājuši, un mums ir kaut kas jāpārstrādā. Tas ir arī savā ziņā par tādu pārējas telpu, kamēr mēs pārējam nākamajā. Es pat varētu teikt, ka tā ir tāda liminālā telpa, tā pārējas telpa, no kur kaut kas ir beidzies, bet kaut kas vēl īsti nav sācies, bet man tā informācija jāpārstrādā, lai varētu pāriet nākamajā. Un tad tie būs klasiski augi, piemēram, ar sudrabotām lapām, tāpēc piemērs ar salviju un vībotni, kurai otra lapas puse ir ļoti sudrabota. Ja? Pamatā, protams, tie var būt arī augt ūdenī un tā tuvumā, diezin kāpēc, vai ne? Sulīgas, gaļīgas lapas, tajā ziņā, piemēram, arī laimiņi, lielie laimiņi, kuri būs ar tām gaļīgajām lapām. Balti pasteļtoņu ziedi, gļotaini, pienaini sula un garša sāļa vai bez garšas. Un tā nereti tās ir tās smaržas, kas ir ļoti kontroversālas smaržas. Ja? Te ir rakstīts varbūt nepatīkama smarža, citam salvijas smaržo, citam salvijas smird, citam salvijas kaltēta smaržo, citam smird, citam kaltēta patīk, bet svaiga nepatīk. Ja? Un, jā, dievkociņš, sārmene arī būs starp šiem augiem. Un tad gaiss, tas vieglums un atvērtība, pēc kā mēs ilgojamies, tie būs savukārt ķemurzieži. Un tad viņiem būs tās smalkās lapiņas, tie baltie ziediņi, gaiss. Viss tā kā izskatīsies, ka viņš patiešām tāds tā kā, arī tās būs pārsvarā graudzāles, ja tās nav kaut kādas tādas, no tām smagajām stīvi. Un sēklas ar lidspārniem izplatās pa gaisu un tam līdzīgi. Ja?
piemēram, visi arī pārsvarā vīteņaugi, kas tieksies uz augšu un uz debesīm. Ja? Tātad vieglums un atvērtība, kas ir tas, ko mēs gaidām. Un tad savukārt uguns, tas būs par kaislību, par manu gribu, par manu spēku, par radošumu, par radošo dzirksti. Un tad tiem būs savukārt klasiski varbūt tādi jau sausāki stublāji, spēcīgi, pikanta smarža, rūkta, dedzinoša garša. Protams, sarkanie ziedi, kam te mums ir daudz tās sarkanās, varbūt izvēlētas arī dālijas, vai ne? Tā lielie ziedi, kas ir vajadzīgs. Sausi augļi, liels augums, arī ērkšķi. Un tāpēc, piemēram, nātre varētu domāt, ka nātre ir arī kaut kas, kas ir tā kā sazemē, jo tad, kad mēs viņu apdzeļamies, mēs tā kā saprotam, bet principā nātre ir dēļ tā sava gan stāva, gan sakņu sistēmas un pārējā viņa un šķiedras, ko viņa rada, viņa pieskaitās pie uguns augiem. Un, protams, čilī vai ne, kaut kas tāds, kaut kādi visi, kas būs asie. Un arī koši dzelteni oranžīgie augi, arī tie ziedi. Un tad pašā pavisam noslēgumā par telpām, kad reizēm, kad maz ir vairāk, es vienkārši ieliku vienu šo slaidu, jo pagājušajā nedēļā, piekdienā, Rīgas psihiatrijas narkoloģijas centrs nosvinēja savu 200 gadu jubileju, un mēs ar viņiem strādājam jau 11 gadus, un pats, es teikšu tā, laikam tas lielākais man un komandas darba novērtējums ir tas, ka man pienāca viena ārste un teica, tas, ko es redzu pa logu, ir šī baltā bīrs. Un viņa saka, un es beidzot varu sēdēt un strādāt un redzēt pa logu, kā mainās gada laiki. Es redzu, kā šie bērzi uzplaukst, es redzu, kā šie bērzi sazaļo, es redzu, kā bērziem mainās krāsa un kā viņi atkal nomet lapas. Un viņa saka, man ir tik viegli strādāt ar pacientiem, jo es arī viņiem varu rādīt šo sezonas gada laiku ciklu. Un reizēm pat tiešām nav vajadzīgs nekas daudz, un tie ir vienkārši iestādīti, ziedoti bērzi 10 gadus atpakaļ, un pa 10 gadiem no tā dīkšķu resnuma pīckām viņi ir izauguši par krietni brangiem kokiem, un īstenībā mazāk reizēm ir patiešām vairāk. Paldies! Varbūt kādi jautājumi? Man pēdējā atklāsme ir tā, ka es šobrīd mēģinu strādāt ar diviem augiem diezgan intensīvi, tā ir vībotne un nātre. Un es mēģinu viņus īstenībā izprast no ļoti, ļoti dažādiem aspektiem, sākot no viņu sakņu sistēmas līdz šķiedrai, kas ir tā šķiedra, kāda viņi pakļaujās. Man vairāk šobrīd ir teiksim tā, ir pat sākusi interesēt vairāk tā auga anatomija, kā tas un tas, ko es varu pateikt, kas man ir pārsteidzis visu vasaru darbojoties ar nātrēm, viņas patiešām ir daudz mazāk dzeļi. Ja? Vai ir pieredums vai kas, vai mēs ar viņām sākam es nezinu. Es negribu būt aiziet ezotērikā, bet gribēju teikt, ka tas, jā. Un es sev pat uzdodu jautājumu, kāpēc šie divi augi tik ļoti pie manis ir atnākuši un kāpēc vēlās būt, teiksim, ieraudzīti. Jo es pat arī, es reiz par reizē izpildu tos eksperimentu aizēju tai pļavā un paskatos, kas tur ir. Un es patiešām, tas svarīgākais ir, ka nevis es zinu, kur es aiziešu, bet es vienkārši eju un es apstājos kaut kādā punktā. Un ir interesanti tas, ka es apstājos krietni dažādās un pat savās lauku mājās, kur man šķiet, ka es pazīstu katru punktu un katru skatu perspektīvu, parādās kaut kas pilnīgi cits. Tu katru reizi ieraugi kaut ko citu. Jo mēs jau arī katru dienu neesam vienādi. Tas ir ļoti labs jautājums. Es katru reizi gribētu teikt, ka tas ļoti atkarīgs no tās... Es zinu, ka es daudziem citreiz saku, ka nezāles neiznīkst, ja? Bet jā, un tas, ko es gribu, līdz ar to principā, es savā ziņā arī esmu sākusi vairāk pievērsties tām nezālēm, bet tās vībotne un tā nātre ir tas, kas man ir ikdienā vairāk, jo, kā teikt, nezaudēt fokusu, bet
par to, cik daudz tās nezāles mēs nenovērtējam. Arī, piemēram, tas pats sauvaļas burkāns, kuru mēs bieži vien daudz uzskatām, ka tas jau kļūst par invazīvu, tad kā mēs viņu varam izmantot, kur mēs varam izmantot. Ja? Es nezinu, tas tāds labs jautājums, ļoti labs jautājums, kādu augu es sev asociēju. Varbūt, jā, patiešām es teikšu, varbūt šobrīd nātre, jo gan nātrē mūs aizved arī tajā mirklī, kad mēs sadzaļamies, ka tu īsti mēģini saprast, kur tu esi. Varbūt tajā meklējuma telpā caur to nātri. Jā. Ļoti labs jautājums. Es gribētu teikt, ka īstenībā tā situācija mainās. Arvien vairāk jaunos projektos, un es arī skatos, kolēģi sāk likt, bet bieži vien es pateikšu to, ar ko mēs saskaramies ikdienā. Piemēram, tad, kad tu gribi ielikt ābeli, tie āboli kritīs, un tad ko tad mēs tur darīsim? Kā tad mēs to savāksim? Ja? Tad man salidos būs ķirsis, un tad salidos tie strāzdi, un tad būs es atvainos, bet piedirsīs visu, un kā tad mēs to visu kopsim? Tas ir tādas klasiskas atrunas, ar kurām mums bieži, un tad būs tur uzmetīsies kukaiņi, un mums viņus kopjot nāksies, tā kā tā ir pilsēta, tad mums viņus nāksies špricēt ar kaut kādām ķīmijām, un tad, ko mēs darīsim, kad tas bērns pāēdīs tikko nomiglot, piemēram. Nu, tie ir tādi klasiskas stāsti, ko mēs, piemēram, dzirdam no pasūtītājiem un tam līdzīgi. Bet ir vietas, kur, es varu pateikt, mēs jaunā teikā ielikām upenes, un tur savukārt, es nezinu, es tagad neesmu pēdējos 3 gadus tur bijusi, bet es zinu, ka sākumā, tad, kad bija iepriekšējais attīstītājs un kas arī tur rūpējās par to telpu, tad, ja tur parādījās tā kukaiņu invāzija, viņi pielika zīmītes, ka viņi tagad tur apstrādās un lūgums neēst. Ja? Tā bija tāds periods, kad viņi teica, ka viņi tagad, piemēram, tās pašas zaļās ziepes pret laputīm izmantoja un tam līdzīgi. Viņi saka, ka pēc tam mēs tā kā noskalosim. Nezinu, vai tas tā strādāja vai nē, bet tas bija tas, kā mēs runājām un tas, kā viņi vismaz darīja kādu laiku. Tagad nepateikšu. Vienu gadu ļoti pasakāji, pie Nacionālās operas bija Kalēja sastādīti rozā, gan zaļie. Tie fantastiski izskatījās no sniega ārā, bet ne visu laikam cik viņas gribēs. Jā, un tad ir arī tas, ka man šķiet, ka tas, kas mums ir ļoti svarīgi, atrast to balansu, to pārkopto un nekopto vidi. Jo, ja mums ir pārāk daudz arī sakoptas vides, tad tajās brīžos, kad mēs nonākam tādās nestandarta situācijās, un par to arī Sju savā grāmatā arī ir minējusi, par to, ka tad mums ir grūti saprast no tās, kā teikt, no ļoti, ja mums visu laiku pieraudam visu kontrolēt, un pēkšņi mūs iemet nekontrolējumā situācijā, tad pēc tam, ja mums apkārt viss ir kontrolēts, mums ir daudz grūtāk pieņemt to nekontrolēto situāciju. Bet ja mums ir kaut kur sabalansēta pilsētu vidē tā nekārtība, pieņemsim tās pašas pļavas, kas rada citam šķiet, ka tā taču pilnīgi nekārtīga situācija, tad savukārt tajā brīdī tu bišķiņi saproti, ka es visu nevaru kontrolēt un ka pilsētā arī varbūt visas lietas nav kontrolējamas. Un līdz ar to es esmu gatavāks dažādām dzīves situācijām, tajos mirkļos, kad mums uznāk stress un ka mēs saprotam, ka mēs nezinām, kā rīkoties, vai kāda tuvāka slimība un, kā teikt, es nedod Dievs karš, piemēram. Ja? Es domāju, ka pirmkārt mums saprast to, ka es pats esmu daba sastāvdaļa. Sāksim ar to, un ka man viņai nekas nav jādod, man viņa beidzot ir jāsaprot, ka es esmu daba. Ja? Un tad, kad es saprotu, ka es esmu daba, tad es īstenībā saprotu, ka es iekļaujos tajā ciklā. Un tad mēs savstarpēji miedarbojamies. Un mēs, protams, kā cilvēks, esam daudz veidojuši un pārveidojuši šo pasauli, un diemžēl bites vairs nevar pastāvēt bez cilvēka, jo pilnībā visām bitēm ir šī varatoze, ja, tā ir mazā ērcīte, un tāpēc mums viņas ir jārastē. Ja piemēram, spiec izspieto un aiziet dobumā, kas liktos tas ir taču vecā dabiskā vieta, kādā bites varētu dzīvot. Diemžēl viņām visām ir šī varatoze, un viņas tur nespēja izdzīvot. Viņas tur, tā kā pirmā ziema, un viņas varbūt kādas 3-4 bites no tā spieta izdzīvos, ja, kas būs veselas.
Un tā, līdz ar to, teiksim, šis kukainis, kas ir absolūti mūsu ekosistēmas, nu, kā teikt, varētu teikt, karalis, jā, ir atkarīgs pilnībā no cilvēka. Tāpēc es teiktu, ka un reizēm, nu, man tāpēc arī reizēm nav saprotam, nu tā ir, diemžēl, dzīves realitāte, ar kur mums jāsaskarās. Tāpēc es saku, ka vajag ēst medu, un tas būtu, un es saprotu, ka mēs eksploatējam. Man pašai ir bites, un es zinu, kā mēs ar viņām darbojamies, un tas patiešām ir eksploatēt tos dzīvnieciņus. Bet, nu, teiksim, nu, tā ir tāda sapratne. Par to, kas ir savukārt pļavas, ar pļavām arī ir tā, man šķiet, ka ja kādam gadās aizbraukt uz Valkas rajonu pie Viestura Lārmaņa, man šķiet, ka tas, kā viņš darbojās savās bioloģiski daudzveidīgās pļavās, un viņš veido parkveidu pļavas ar savām tauru govīm, jā, kuras tur dabiski, nu, viņš mēģina, un tā ainava, ko viņš tur ir radījis, ir absolūti vienkārši dievīga. Un tur palēnām atjaunojās šī sugu daudzveidība. Viņam pļavās jau, protams, vēl tas, kad arī ja tas bija tā, ka viņam jau bija tās pļavas pietiekami neskartas, ja? Bet tā daudzveidība, kas atgriežās caur to ganīšanu, jo arī, lai mēs tieši tā, kā tu saki, ja mēs neko nedarīsim, mums aizaug viss ar krūmiem. Un tāpēc mums tā pļaušana ir vajadzīga, arī tā apsaimniekošana. Bet uztvert to kā, nu, kā vērtību, bet skatīties un drīzāk paskatīties, ok, es te varbūt citā pļavā ieraudzīju to sēklu un sākt vākt sēklas un palielināt to daudzveidību tajās savās pļavās. Mēģināt un eksperimentēt vienkārši. Protams, jā, un tāpēc arī, nu, tāpēc reizēm un arī saprast, ka ir vajadzīgs tas sugu daudzveidības balanss, ja, un, nu, tā pati zeltslotiņa, es domāju, ka mēs katrs esam ieraudzījuši, un es arī par to es arī daudz domāju, kāpēc tā zeltslotiņa mums ir tā uzbrukusi, vai ne, tik lielā mērā, un kāpēc viņi tā pārņem, kas ir tas, jo šī pat zeltslotiņa ir dažām Ziemeļamerikas ciltīm, viņa ir svētais augs, ja. Un viņi tiek izmantot dažādos rituālos un dziļi ārstniecisks augs un tam līdzīgi, ja. Nu, par to arī, jā, ir liels jautājums. Es domāju, ka tāpēc, nu, ir tāds, nu, kad izrausim tās zeltslotiņas. Nu, nav jau tā, ka viņas pazudīs no zemes virs. Bet tās ir klimata pārmaiņas atkal, tas, diemžēl, ir tās sekas, ar kurām mums ir jāsadzīvo. Varbūt. Jā, nu es tā gribēju teikt, kad vēl tāds septembris mums būtu bijis. Es atceros pagājušajā gadā apkuru mēs pieslēdzām 8. septembrī.